Miera ielas posmā no Brīvības ielas līdz Tallinas ielai abās brauktuves pusēs līdz pavasarim ir aizslēgta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana. Aizslēgumi noteikti pēc vairākām situācijām, kad nepareizi novietota auto dēļ tika traucēta tramvaju kustība. Bet kā iedzīvotāji sadzīvo ar jaunajiem apstākļiem? Bet kā iedzīvotājs jūtos, ka tas ir tāds pliķis sejā, jo šis bija ļoti ērts un svarīga vajadzība. Raisās pārdomas par to, vai Rīga ir iedzīvotājiem draudzīga pilsēta, vai tomēr nebūtu jāpadomā par pārvākšanos prom, jo šeit es maksāju nodokļus un saņem šādu attieksmi. Kur jūs tikt liekat mašīnas? Tas ir sāpīgs jautājums, sarežģīts jautājums, kur paveicās. Pilsētas solis virzienā pret tukšo Rīgu, no iedzīvotājiem brīvo Rīgu, kas it kā ir pretrunā ar pilsētas plāniem. Tā kā es aicinu šos lēmumu pieņēmējus tomēr padomāt par iedzīvotāju interesēm. Kamēr Miera ielā uzskata, ka šī nav problēmas risināšana, bet gan vienas problēmas pārnešana uz citu problēmu, tikmēr Rīgas domē uzsver, ka sūdzības no iedzīvotājiem nemaz nesot saņemtas. Apstāšanās un stāvēšanas aizliegumu minētajā Miera ielas posmā ieviesa, lai nodrošinātu netraucētu tramvaju kustību, kuru atkārtoti aizkavēja transportlīdzekļi, kas tika novietoti neievērojot pietiekamu distanci no tramvaja sliedēm. Departaments norāda, ka sūdzības no iedzīvotājiem par ieviestajām satiksmes organizācijas izmaiņām nav saņemtas. Kā mums apsola Rīgas domē, tad šādus aizslēgumus nav plānots ieviest vēl kādā ielā. Tikmēr Miera ielas iedzīvotājus nepamet vilšanās un aizvainojuma sajūta. Par to, cik negatīvi viņi vērtē šo aizslēgumu, liecina arī apkaimes iedzīvotāju iekšējā aptauja. Liekas, tas tāds mazs genocīds pret Miera ielas iedzīvotājiem, jo mēs zinām, kā pareizi nolikt mašīnas tā, lai netraucētu. Un lielākais absurds tiešām, kad otrajā pusē tās stāvvietas arī aiztaisītas ciet, kur vispār netraucēja satiksmei. Rīgas domas ierēģi vispār nerūpējās par saviem iedzīvotājiem. Viņiem ir pieņemts lēmums aiztaisīt stāvvietas līdz pavasarim. Kaut sen jau tās sniegs ir nokusis, šeit vairs nav nekādas bīstamās situācijas. Andrejs atgādina, ka lēmums tika pieņemts ekstremālu laikapstākļu ietekmē, taču šobrīd neviens vairs nav ieinteresēts vērtēt aizslēgumu nepieciešamību. Lēmums vienkārši netiek mainīts. Nesen bija arī klausījos intervijā ar Ķirškungu, kurš stāstīja, ka Ušakova laiki bija tie tumšie Rīgas laiki. Es domāju, ar šādiem lēmumiem, ar šādiem departamentu vadītājiem Ķirškungs to gaismu arī neatnesīs. Šo aizslēgumu par bezjēdzīgu uzskata arī Krists, kurš tāpat kā pārējie Miera ielas iedzīvotāji ir spiests stāvēt un meklēt, kur pagadās. Šis ir pilnīgi bezjēdzība. Es domāju, te vēl tikai trūks stabiņi un betona puķu podi par 3000 eiro gabalā. Tad būtu perfekti vienkārši. Notīri sniegu, noņem zīmes, turam mašīnas, uzsniegs sniegs, notīram viņu. Kur ir problēma? Krists min vairākas situācijas, kad šis jaunais aizslēgums ir radījis lielas neērtības gan viņam, gan kaimiņiem. Tas, ka aizslēdzošās zīmes būs spēkā līdz pat pavasarim, iedzīvotājiem rada bažas. Man piebrauc santehniķis pie durvīm, lai izkrāmētu materiālus, ir klāt policijas ekipāža. Cilvēkam jāved dīvāns, kur tad viņš tagad viņu liks? Es saprotu, jā, kā es minēju, uzsnieg liels sniegs 3 dienas, nedēļu ir grūti, nevar visu pilsētu iztīrīt, bet nedēļas laikā tas ir jāvar strādāt, 24/7. Ķīnā tiltus maina 3 dienās, mēs neesam Ķīna, bet sniegu notīrīt, tas nav. Tā nav nekāda jauna, nekas jauns nav jāizgudro. Tā kā Rīgas domē sūdzības par satiksmes organizācijas izmaiņām nav saņemtas, aicinām Miera ielas iedzīvotājus par sevi reizēm atgādināt, īpaši atkušņu un bezsniega apstākļos. Cerot, ka Miera iela drīz atgūs mieru, Amanda Birzgala, Igors Stāts, 4. studija.